Šodien esam saulainajā Turcijā. Kārtais lielais projekts ar pusgadu plānošanu ir noslēdzies. Tagad ir pats patīkamākais. Transformators nolaists. Esam sākuši pie paša atbildīgākā, ne tikai iekraušanas, bet arī kravas stiprināšanas. Un transformatoru stiprināšana aizņem ļoti lielu un apjomīgu darba daļu. Šeit varam redzēt ceļās augšā celtnes, tātad tas ir lielais patsvars. Celšanas brīdī viņš tiek nolaists lejā un piepildīts pilns ar ūdeni, lai 170 tonu smagais transformators nesasvērtu kuģi. Pabeiguši mēs esam, braucam mājās. Šovakar esam starta gatavībā, pēc stundas sāksim ceļu uz Rīgas Hesu. Mums ir 16 trailers, kurš tikai tukšā svar 82 tonnas. Šovakar mums būs svars apmēram 264 tonnas. Gribēju pateikties visiem iesaistītajiem. Šos 3 mēnešus kopā strādājām, lai saplānot arī Latvienergo sadales tīkliem, augstsprieguma tīkliem, TET, arī, kā teica, citiem iesaistītajiem. Tātad, kad mēs varam realizēt šādus projektus, jo Latvija var, un es ticu, ka mēs kādreiz varēsim realizēt vēl smagākus, vēl iespējīgākus kravas projektus, arī platākus, augstākus, un arī sāksim veidot ceļu infrastruktūru Latvijā. Es ticu, ka mēs varam vēl vairāk.